Spēle noslēgusies. Ulbroka izcīna savās mājās uzvaru ar 7-6 spēles papildlaikā. Ķekavas galvenais treneris Klaus Ozoliņš. Tā kā salīdzinoši bieži viesis esi pie mums, jo bija playoff sērija pagājušajā gadā šeit, tad zini, ka man sākumā patīk, ka treneri iedod pašus īstu komentāru par spēli, tad arī lūdzu. Nu, jā, teiksim, ja bija tur pagājušajā gadā, manuprāt, daudz diskusijas, ka tur vienmēr rakstos ir, ka tur nevis Ulbroka uzvar, bet tā otra komanda zaudē, tad tagad mēs zaudējām, jo mēs, manuprāt, vairāk kā pusi no vārtiem Ulbrokai uzdāvinājām. Bet tādā ziņā, skatoties, kāds mums bija tas sezonas sākums, tāds neizdevies, tad tagad ir noteikti tāds jau solis pareizā virzienā. Spēlējām, bija momenti, labi spēlējām. Pirmā arī šo sezonu tāda galotne, kur vajadzēja to rezultātu, teiksim, tā noturēt. Neizdevās, tas ir, jāmācās no tā un jāiet tālāk, bet tā, teiksim, spēles vēl ir daudz, un tad noteikti jāpaņem tas vajadzīgās no šitās spēles un jāiet uz priekšu. Jā, pats pieminēja par tām daudzajām kļūdām, man tas bija arī piefiksēts. Patiesībā Ulbroka ļoti daudz, manuprāt, vēl neizmantoja iespējas, kur sadāvinājāt, ja tā var teikt. Kā varbūt to skaidro spēlētājiem? Redzu, ka nedaudz virknējumi, pat ne nedaudz, ka virknējumi ir mainījušies, ka ir spēlētāji, kuriem mainījušies pozīcijas. Tāpat tās arī Patriks ir pievienojies, Kārlis ilgāku laiku nebija ar komandu, lai arī tā kā zina jau visus komandas biedrus. Kā varbūt var skaidrot tās kļūdas? It kā jau, tajā pašā laikā visu laiku jau vien kopā esat spēlējuši, pozīcijas, citas virknējumi, citi. Tas tiešām pie tās vainas? Nē, es domāju, Ulbroka ir bezmaz vai vienīgā komanda, kas spēja izdarīt, teiksim, tādu spiedienu 60 minūtes, ka tu nevari nevienu brīdi atslābt. Un kaut kur bišķiņi liekas, tu esi tur laukumā brīvākā pozīcijā ar bumbu, bišķiņi atslāpsti un viņi to momentā izmanto un pagriež sev par labu. Manuprāt, arī bija tas, ka kaut kur bišķiņi kā atslābām, kur nevajadzēja. Jo arī bija daudz tādas situācijas, kur mēs ļoti pareizi nospēlējām, tikām ārā no tā presinga vai, teiksim, aizgājām pretuzbrukumā. Tas, kur jāpiestrādā, ir, ka neatslāpstam un 60 minūtes esam spējīgi tā nospēlēt. Jo Ulbrokā arī visas 60 minūtes, kā redzēja, kaut kur bumba noraustās mums vai kā momentā izdarīja spiedienu. Jā, Ulbrokai no 7 gūtiem vārtiem laikam 3 sanāk tikai 5-5, kas patiesībā, ja tā skatās, ielaist 3 formātā 5-5 ļoti labs, un arī vairāki viņu spēlētāji, kas nāca ar mani aprunāties starp trešdaļām, un arī Valters pēcspēles, pieminēja to, ka nebija vienkārši jūs apspēlēt 5-5, un es arī tagad tā domāju, pie sevis tādi momenti, kur tiešām jums apspēlēja vai pat ilgāku laiku spieda zonā, veidoja moments bija ļoti maz. Bijāt īpaši varbūt pie tā kaut kā piedomājuši, piestrādājuši tieši par Ulbroku vai teiksim tā, tas aizsardzības zīmējums neatkarīgi no pretinieka ir viens? Nē, protams, pret katru pretinieku ir kaut kādas sīkas nianses, pie kā, teiksim, gatavojamies, bet lielos vilcienos tas ir, teiksim, tāds mūsu standarts. Un, ja džeki ir gatavi spēlēt, tad arī, ir pierādīts, tas strādā un jāturpina darīt vienkārši. Vārtsargi. Šodien Kirils, vispār 3 vārtsargus, ja esi iztestējis, ja tā var teikt. Tas nozīmē, ka tavā hierarhijā nav uz doto brīdi pamata vārtsargs? Jā, pagaidām nav. Teiksim, ir man 3 vārtsargi, un tad arī attiecīgi skatāmies, kā jūtās, kā treniņos izskatās, teiksim, kurš tur gatavāks, kurš mazāk gatavāks, arī kāds pretinieks nāk pretī, bet jā, pagaidām tagad, kad Kirilko nav vairs komandā, teiksim, spēlētāji vārtsargu lomā, tad jā, tagad ir atklāta cīņa par pirmo numuru. Spēles laikā 2 vairākumi, 2 gūti vārti, labi izspēlēti, tiešām skaisti vairākumi, neko pieņemt, neko atņemt. 3. vairākums, kurš bija 3. trešdaļas praktiski izskaņā,
kad bija jau šis +2, nebija tā, ka palika tāpēc bezzobains, jo ir šis +2. Īsti nelikās, ka tendējaties uz vārtiem, bet vairāk nekļūdīties, neielaist un netik ļoti ejam, jo ir +2 it kā komfortabls pārsvars. Nebija varbūt kaut kur tā, ka vajadzēja viņu laist tikpat labi, tikpat spēcīgi, kā to darījāt otrajā trešdaļā? Nu, jā, no malas man ar tā likās, un īsti no soliņa sasaukt nevarēja, teiksim, to pareizajiem norādījumiem, bet jā, no Ulbroka ar tur bišķiņ vairāk izdarīja spiedienu uz bumbu mazākumā, kur, manuprāt, vajadzēja ļoti vienkārši spēlēt to bumbu, aktīvāk kustināt, bet kaut kā, jā, tiešām likās, ka atslābām, jo, ja izdara spiedienu uz bumbu, te mazākums un ja vairākums viņi pietiekami labi kustina, tur arī ļoti vienkārši var atrast brīvo spēlētāju un, teiksim, gribētos to norakstīt tieši uz to, ka varbūt arī, teiksim, pirmā tāda veida situācija šajā sezonā, kam arī noteikti iziesim cauri un, nu, lai nākamajā reizē izdotos. Patriks Bliska, otrā spēle, pirmie gūtie vārti, manuprāt, vispār manās acīs atstāja diezgan labu iespaidu. Ir jau labi iejuties komandā? Nu, varbūt ne tikai kā laukumā, bet arī, teiksim, tā ģērbtuvēs. Jā, manā skatījumā tur pilnībā bez problēmām ir iejuties komandā un arī, teiksim, vajadzēja mums tādu kādu neitrālu, kas atkal ienāk komandā, teiksim, iedot tādu kaut ko no sava arsenāla, kā pieņemsim pagājuši gadu Kalnietis ienāca komandā, tad tagad viņš jau visus pazīst, teiksim, zina, ko mēs darām, ko nedarām, tad Bliskam tomēr viss bija jauns. Un manā skatījumā, jā, arī ļoti, teiksim, tāds kvalitatīvs spēlētājs, ko arī pārējie komandas biedri respektē, un tad viņš iedod kaut ko no sava laukumā. Tā kā, jā, viennozīmīgi ļoti labs pienesums komandai. Vai varam varbūt gaidīt vēl kādu papildinājumu, vai varbūt atgriešanos Laugalis, Gredzens nav redzēti? Var gaidīt. Gaidīt vienmēr var. Nē, sagaidīsim arī, vai es nezinu, vai man vajag atklāt, vai varbūt kārtas atstāt noslēptas, bet sagaidīsim, jā, būs. Labi, prieks dzirdēt. Labi, Klau, paldies. Izteikšu komplimentus, kad esat uzņēmuši apgriezienus. Sezonas sākums tāds visai bezzobains. Viens tas, ka rezultāts, bet arī spēle nelikās tāda tik pārliecinoša kā pagājušajā gadā. Nu, tad tagad katru nākamo spēli liekas, ka liekat klāt. Nu, jā, šodien gribās tomēr teikt, tā kā pareizi tu teici, ka izlaidāt to uzvaru, bet kaut kādi aizdīkņi un iezīmes ir labas. Tā kā es domāju, ka tā ķekava, kas bija pērņā sezonā, arī būs šajā sezonā. Labi, paldies tev un lai jauks vakars. Čau. Jā, labi, paldies. Ka izcīna uzvaru spēles papildu laikā pagarinājumā, rezultāts 7-6, pārspēja Ķekavu, Masters Ulbroka, galvenais treneris Andris Pīlups. Nu, kā parasti, tad mazs komentārs par spēli treneri. Jā, mazs komentārs, bet pirms es komentēju, paldies visiem, kas ir pieslēgušies laivā šobrīd Instagramā, lai padarītu šo pasākumu nedaudz interesantāku, interaktīvāku, devēju uzspēlējumu tādu spēli. Rakstiet komentāros, tie, kas grib parādīt savu tādu izdomu. Rakstiet komentāros virsraksts. Varbūt jau ir virsraksts parādījies, bet dažādas virsrakstu variants. Ulbroka, piemēram, Ulbroka izglābjas vai Ķekava pabaida Ulbroku, bet tomēr neuzvar. Kāda varētu būt interesanti virsrakti, palīdzēsim Rožāram kungam izdomāt kaut ko neordināru un citādāku. Ja? Tādā maza atkāpe, lai iesaistītu bišķiņu skatītājus. Un, protams, arī jautājums varat uzdot. Par spēli kopumā man gan Rolis pēc spēles nonāca ģērbtuvēs un teica, ka paskatīsies bišķiņu video ar vēsu prātu un varbūt netik skarbs būs un netik slikti vērtēs, bet visu spēli es domāju, ka mēs šodien neesam pelnījuši uzvarēt, teikšu godīgi. Tā it kā negribās savus čaļus nekad apvainot un teikt kaut ko sliktu par viņiem, bet apzinoties, es esmu arī viņu pulkā un mēs šodien slikti spēlējām, es uzskatu tā. Daudzos aspektos un
Viens no tiem varbūt bija, ko es minēju pēc spēles Ģērbtuvē uzrunā, kad iepriekšējās spēles un varbūt vieglās uzvaras salīdzinoši varēja kaut kādu radīt pieradumu, ja tā var teikt. Un tagad Ķekava bija gatava labu pretstību parādīt, un mēs nespējām tam pielāgoties, nebijām tam gatavi. Kā man riebjās tas vārds nebūt gataviem, nesapratu. Man likās, ka ķekavieši bija fiziski spēcīgāki, kas nevarētu tā būt. Mēs vienkārši varbūt kaut kādās ļoti daudz un pretenziju pret spēlētājiem viens pret viens situācijās, kur manā skatījumā fiziski labāks un spēcīgāks spēlētājs ļauj sevi apskriet, noskriet, iegūt priekšrocību. Ar to, ka mēs nepareizi un tā viegliprātīgi ejam klāt presingā, piemēram, vai spēlējam nepareizi viens pret viens situācijās. Tas man ļoti nepatika. Pirmā periodā es izteicu pretenzijas Ģērbtuvē par tehnisko izpildījumu. Tu neko nevarēsi izdarīt, ja tev katru lielākā daļa piespēles pieņemšana palicās bumba no lāpstiņas, nezinu, vai to ievērojāt vai nē, uzreiz apstājās spēle. Nu, tādas lietas, respektīvi, kas nav varbūt saistīts ar taktisko kaut kādu zīmējumu vai tādām lietām, bet jā, individuālo izpildījumu. Par tiem virsrakstiem, nu tu tici vai nē, mēs ar Klau par viņiem runājām. Okay. un viņš un Klaus tieši minēja to, ka, ja pagājuši gadu bija TP virsrakstiem, viņš teica, nu tad šoreiz šim virsrakstam, ka Ķekava zaudēja, viņš varētu arī piekrist. Viņš pats sāka ar to. Tā kā mums kaut kā nesarunājot, mums šī virsraksta tēma ir visiem trijiem pacelsies, jo es pats biju iedomājis to tēmu pacelt, un tad Klaus pacēl, un tagad tu tā kā visi kaut kā esam uz viena viņa. Jā, jo tādas, nu, bija, es teiktu, jau pēc iepriekšējās spēles teicu, ka šī bija centrālā, manuprāt, spēle, kurai bija jābūt interesantai, un tāda viņa arī bija, tas pēc scenārija, vai ne? Un kaut kādiem virsrakstiem ir jānāk ārā, tad ļoti interesanti, kā to varētu parādīt, noraksturot žurnālisti vai paši treneri vai spēlētāji, nu tā abstrakti runājot. Tāpēc tas noslēgums no mūsu skatu punkta bija tāds kaut kāds atkal comebacks un no ķekaviešiem interesanti, ko, protams, Klaus teica, kā viņš to saskatīja no savas puses, vai tā kā paši atdeva vai ko tur, nezinu, bet jā, tādi ir tie virsraksti. Paldies pretiniekiem par interesanto spēli, arī daudziem līdzutējiem bija forši. Minēja to par tiem tehniskajiem brāģiem, ar tiem pirmajiem pieskārieniem, kad uzreiz bumbiņa ir jāapstrādā vēlreiz, un tas sit no to spēles tempu, dinamiku, un jā, piekrītu, bet man brīžam šķiet, un arī Gustavs, kurš tagad spēlē Zviedrijā 3. pēc spēka līgā pieaugušo līmenī, arī viņš pārtraukumos tad nāca runāties ar mani, un viņš tieši to minēja par Ulbrukas aizsargiem, ka viņa skatījumā, un es viņam kaut kur piekrītu, kad ļoti bieži pārtur bumbu, un to dara statiskās pozīcijās. Vienkārši stāv ar bumbu uz vietas, un tur nav īsti tā pieskāriena vaina. Nu, kad vienkārši tā ir lēmuma, nevis tehniska izpildījuma maiņa. Vai tu vari piekrist kaut kur, kad šodien tie uzbrukumi pozicionālā spēlē bija ļoti statiski, jo beigās tad sanāk, ka tikai 3 vārti, ar 7. tikai 3 vārti ir gūti 5-5 formātā. Un, ja es nemaldos, tieši tā apspēlē, nu labi, tā apspēlējot, nav vispār bieži vārti, bet tādi tipiskie, nu, man nenāk prātā, laikam varbūt tikai aizupieša vārti, kur bija tādi no zonas. Jā, nu redz, jā, labs, good point, kā Pēters saka, jā. Es viņu varu bišķiņu attaisnot un paskaidrot, kāpēc varbūt tā bija, jā, es varētu arī piekrist, ka bija tāds statiski. Un kā tev liekas, kāpēc tas tā varēja būt? Man likās, ka kaut kur es nesapratu vienu lietu, es nesapratu, kāpēc tik daudz uzbrucēji nenāk palīgā aizsargiem, bet es sapratu, ka tas ir apzināti.
Bet es tā to redzēju, un man šķita, ka aizsargiem tas sagādā problēmas, bet tajā pašā laikā, protams, Ķekau nolaižās zemāk savā zonā, jo tur ir daudzāk uzbrucēji. Nu, es to skatījos tā, ka tas bija kā uzstādījums, nevis ka uzbrucēji ir vienkārši slinki un nenāk palīgā. Es to tā redzēju. Varbūt es kļūdos. Lai pareizi saprastu, mēs runājam par tādu pozicionālu uzbrukumu uzsākšanu. Jā, statisku, kad ir... Es to skaidrotu, un šeit baigi varbūt spēlētājs nekritizētu, jo viņi spēlēja tādu akadēmiski, mēs šodien gribējām spēlēt. Kas nav jums tipiski? Kā Lehrings, piemēram, ir tāda tīra akadēmiska komanda, ja piekrīt, piemēram. Un viņi mēģināja izpildīt trenera, kā mēs gatavojāmies. Un mēģinājām, un īsti netika dots, davai čaļi, tagad sākam vienkārši improvizēt, piemēram, ja? Ko mēs arī varētu darīt, tur rotēt daudz, dažādi skriet, atbrīvoties, ātri saspēlēties, un kaut kas izdiedosies beigās, ja? Bet, tikai un vienīgi izskatījās, kad viņi tā kā zaldātiņi izpildīja treneris video pēdējā treniņā parādīja, kā mums ir jāizvietojās, kur mums ir jāmeklē piespēļu līnijas un kur mēs varam iegūt kaut kādu pārsvaru. Un tā arī viņi visu laiku centās darīt. Tāpēc, tas ar to ir skaidrojams. Kāpēc tāds mērķis uz šo spēli? Pats minēja, kad spēlējāt šodien akadēmiski, kas nav jūsu tipisks stils. Tad kāpēc daudzveidībai, lai pretiniekiem pajauktu nedaudz kārtas, vai vienkārši visu sezonu nevar vienā stilā spēlēt, vai kādi var būt iemesli? Cik tu, protams, daudz esi gatavs atklāties? Tu var atklāties par... Tāpēc es biju pārliecināts, ka es pilnīgi saprotu, kā demontēt to sistēmu, kā viņi spēlē aizsardzībā. Un es pretinieki. Jā. Un es gribēju parādīt, redz, kur te ir vājā vieta, te mums ir pārsvars, ja mēs te nospēlējam, tad tur atkal veidojās pārsvars, man bija pilnīgi skaidrs, kā reaģēja uz katru, attiecīgi, kurā vietā, kad atrodas bumbiņi, ko dara katrs pretinieks spēlētājs tādā situācijā un kas mums būtu jādara. Jā, un tāpēc mēs tā gribējām spēlēt un mēģinājām, tāpēc es šodien baigi nemestu ar akmeņiem spēlētājiem, viņi tā kā mēģināja pildīt spēles plānu. Un, rezultāts arī nebija tā, ka mēs kaut kādā brīdī bijām tālu projām, piemēram, ka būtu jāsāk vienkārši kurināt, nenormāli kurināt, un tur aizmirst par kaut kādu sistēmu un ko ir runāts, bet tāpēc es pieminu tos tehnisko izpildījumu, jo, lai tu to zīmējumu izpildītu, tev ir jābūt spējai pieņemt, pagriezties, atdot, zināt, kur jābūt nākamajam, redzēt laukumu. Jo man likās samērā vienkārši tā, kā kauliņas saliekot uz tāfelītes, likās vienkārši, kā varētu pretinieki apspēlēt. Bet dzīvē tas nav tik vienkārši, jo tev tā bumba ir jāpieņem, jādod, kaut kā tā. Par pretinieku vairākumu viņiem pagājušajā sezonā pievienojās Kalnietis un ļoti labi izspēlēja šo vairākumu, tieši spēlējot vidiņā, meklējot viņu no stūra, no klestro pozīcijām. Šodien abi gūti vārti. Nevienādi, bet ļoti līdzīgi, jā. Bijāt tam gatavi un vienkārši vairākums tomēr ir vairākums un pa vienu ir vairāk un apspēlēja jūs, vai atkal tas bija tāds kā, pareizi viņi šitā spēlē, un mēs tā kā nedaudz bijām piemirsuši? Mēs par to runājām 100%, un viņi spēlēja tieši tā, kā mēs Tāpēc es to jautājumu arī uzdodu, jā. Apskatījušies ekrānā, bet redzēja, ko lai tur pasaka? Katrs tur varēja nospēlēt bišķiņ labāk, katrs no 3, piemēram, kas tur ir iesaistīti tajā situācijā. Es tagad varu kļūdīties, jāpaskatās atkal video, kur tur Krišjānis vai viņš... teiksim, mums bija uzdevums atstāt Endiju, lai viņš tur ar to bumbu dara, ko grib, bet neļaut viņam izspēlēt uz vidu.
to mēs gaidījām, ka tur ir tas vidus jāpaņem, un to vidu var paņemt 3 cilvēki. Labais aizsargs, labais uzbrucējs nonākt zemāk palīgā ar nūju, un vēl kā trešais arī kreisais uzbrucējs var nolaisties ciešāk pie tā vidējā, ja, piemēram. Vairāk veidi, kur viens otram var piepalīdzēt, bet beigās īsti neviens tā kā jāsaprot. Es tagad uzreiz nevaru pateikt, jāsaprot, paskatoties, kas tad tur bija vainīgāks, teiksim tā, ja gribam atrast kādu vainīgo. Ja mēs nevaram labi nolasīt to piespēli, nosaka to vidu, bija runāts, kad atļaut Endijam mest no leņķa, ja viņš... Ja viņš gribētu lausties uz vidu, jā, uz vārtu priekšu. Jā, nu tad, un vārdsargs tam bija gatavs, tā kā izrunāts. Jo Endija, ja tu skatīsies šo, tu praktiski nekad nemet, tad nākamā reize spēlē pamēģina mest varbūt kaut ko, jā. Mēs, tā kā 100% gatavojamies tam, ka viņš dos tur piespēli. Bet viņš iedeva. Jā. Divreiz. Jā. Un jautājums, kāpēc mēs vairākumā spēlējot līdzīgā izvietojumā nevaram iedot uz vidu piespēli. Uz Ediju Šembergu. Malacis Endija, jā, cepurnos. Tā kā izpildījums. Vairākums ir, it kā saka, trenera lauciņš, nestrādā vairākums trenerim jāgriež galvu nost. Ja strādā, tad viņam ir apsveikumi, būs jāstrādā. Es teicu jau arī to pašu ģērbtuvēs. Vai mums tas vairākums šobrīd. 6-5 mēs izspēlējām. Divus vārdus iemetāt. Jā. Ne, vienus arī vairākumā dabujāt. Tā kā tik traki ar beigās nebija. Jā, Krišāns, Valteram. Tas bija 3. trešdaļā pēdējais no vairākumiem, jā. Bija viena vārtu vairākumā, viena mazākumā un 2-6-5. Mazākums. Tā nosacīt. Skaitīsim to par mazākumu, jo jā, tīri tās. 1-5 zonā, bet jā, pieminēju par vārdsargu. Es pēc pagājušās reizes jau biju domājis, ka es tev vairs par tiem vārdsargiem netincināšu, bet es šodien dzirdēju vienu frāzi pēc spēles. No pretinieku komandas spēlētāja, neteikšu no kura. Tāpēc, lai nav nesanāk, kad viņš tā kā ir uzbraucis kādam. Viņš teica, apmēram tā tas skanēja. Magons jau vairs tik labi nestāv kā pagājušajā sezonā, bet diezgan loģiski, ja viņam tik maz spēļu praksa un viņš tik maz tiek vārtos. Ko viņš to gribēja pateikt? Tas jautājums tagad, es tajā brīdī to uztvēru tā, ka par to, ka meklējot tos vārdsargus, Ķekava pati tā dara, viņa arī spēlē ar 3 vārdsargiem konstanti liek vārtos, kad zog spēļu skaitu. Un līdz ar to minūtes un kaut kādā veidā pārliecību vārdsargam, kas viņam ir vārdsargam jebkuram ļoti svarīgi, un spēļu praksa, kas ir 100%, kad viņam svarīgi. Vai tas arī beigās nevar nospēlēt tā kā to lielo labo resursu un to pārbaudīšanu, ka beigās tas tādu mazliet ļaunu joku var nospēlēt? Lai viņi runā, ko viņi grib, visi ir tik gudri, ka nevienu nav ko dirst pasūtīt, ja tāds teiciens. Zinu, labs teiciens. Bet... Cik mums šo sezonu spēles ir, tas runātājs zina vispār? Zina, cik vispār kopā ir spēles? Kādreiz manā jaunībā mēs tur, spēlējām 11 spēles sezonā. Tagad būs gandrīz vai 40 bet, vai vairāk. Labi, es oponēšu. Spēles pietiks visiem. Bet ja mēs valkam paralēli ar iepriekšējo sezonu, pieņemsim Magona sakarā. Viņš jau nemaz tik daudz nespēlēja sākumā, piemēram. Tāpēc, ka viņš bija traumēts. Tad, kad viņš ieradās, tad jau viņš bija 2 spēlētāju rotācija un vēl pa vidu spēlēja arī pie pirmās līgas kaut kur. Mums vien brīdi vispār bija 4 pagājuši gadu. Ivars vēl bija pareizi, jā. Vēl interesantāk tur ir ar to rotāciju. Magons dabūja arī uzspēlēt pagājušo gadu, ja nemaldos. Ko nesamuldu pie pirmās līgas. Ja spēlē viņš sezonas sākumā, jo viņš jau debitēja diezgan vēl. Tāpēc mēs varam teorētiski arī viņu tur pieteikt laikam. Tas ir vecuma dēļ. Tur, citiem nav jāsatraucās par šito tēmu. Tad, kad ja mēs paši tiksim, vai viņš nestāv tik labi, vai kurš to var novērtēt? Tas vairāk bija treneri. Šitie arī procenti, piemēram, ar vārdsargu statistiku vispār ir ļoti sarežģīti. Viņam ir jānospēlē, tā kā NHL tur par vārdsargiem ir runājot, lai viņus novērtētu. Statistiķi ir vispār izpētījuši, lai novērtētu vārdsarga tā kā vērtību. Viņam ir ļoti daudz jānospēlē spēles, lai saprastu tā kā statistika, lai būtu ticama. Jā. Objektīvi. Jā, un tāpēc
baigi grūti uzminēt, vai viņš tiešām ir labs vai nav labs, un citreiz treneriem, tur nav tik vienkārši. Ja tas, kas met gols, tas un regulāri to dara, tur viss ir vairāk skaidrs nekā ar vārdsargu tur tiem procentiem, un ir vajadzīgs jāpaiet lielam skaitam spēļu, lai novērtētu viņa reālo statistisko varējumu. Plus vēl komandas taktika, ja, nezinu, spēles gaita, viss, piemēram, ja tur sāc uzmet 15 metienus, iemet 6 golus, bet iekrītot Ulbrokai, smagi, tur 2-0 vai 1-1 ar vārdsargu vai 2-1 tādos izgājienos, kur varbūt vārdsargs nav vispār vairs glābējs, bet statistika viņam ir sūdīga. Tur es pilnīgi piekrītu, kad komandas, kas spēlē no otrā numura, ļoti neobjektīvi. Viņu uzbrukumi ļoti bīstami maz, bet bīstami. Protams. Labi, tad pēdējais Valters Lapiņš. 4 vārti, uzvars vārti, 10 minūtes, 4 vārti. Tie bija pēdējie 4, viņš iemet pēdējos 4? Visus 4 viņš iemet, kas bija šajā trešdaļā, jā. Tas sanāk... Vairākums 2-6-5 un pagarinājums. Vai tie bija pēdējie 4? Jā. Ja? Tas kaut kādiem statistiķiem varētu būt tāds interesants. Valters Lapiņš gūst pēdējos 4 vārdus, tur izlīdzinot un vēl uzvars vārdus iemetot. Ja? Jā, viņš nespēlēja sākotnēji skaitliskajā vairākumā. Trešdaļā viņš sāk spēlēt skaitliskajā vairākumā. Viņš arī būtu spēlējis 6-5 tāpatās? Viņš pirms spēles bija ieplānots? Man nebija 6-5 salikts pirms spēles vēl... Es parasti to spēles laikā skatos, piemēram, jo man bija pretenzijas pret spēlētājiem, to varbūt es tagad nesaukšu uz vārdus, bet tika trešā periodā tika ķezara grieziens. Var jau viegli izskaitļot. Var izskaitļot tie, kas seko līdz uzmanīgāk var. Un līdz ar to te vairākumā arī ieliku. Valters bija otrajā vairākuma pieciniekā, kuri tā arī nereiz neizgāja laukumā, ja. Ir arī otrs vairākuma piecinieks, bet es esmu tāds treneris, kurš tā kā baigi nemaina vairākumus. Tāda ir man kaite. Tāpēc otrais vairākums dabū mazāk spēlēt. Un Valča, izdarīja savu darbiņu. Bija pareizā punktā, tā kā bija salikts uz dēliešu pēc taimauta tas sešinieks. Šoreiz nostrādāja tas. Šoreiz, jā. Trāpīja no sarežģītas varbūt punktu, bet smuki. Viss kārtībā. Nopelnījis tagad būs vietu nākamajā spēlē pirmajā skaitliskajā vairākumā, nedaudz provokatīvi. Iegūst ar lielu plusu, malāds. Bet es ģērbtuvē pēc spēles slavēju Niku un arī pirms trešā perioda slavēju Niku. Tāpēc, ka viņš bija, ja nevienīgais, tad viens no retajiem, kurš tā kā rādīja, ka viņš ir izsalts pēc šādām spēlēm, ka viņš grib uzvarēt, riktīgi cīnīties, un to es gribēju sagaidīt no pārējiem. Pārējie bija kaut kādi attēdušies, izskatījās. Tā to varētu nosaukt varbūt. Tāpēc grūti man bija iedot MVP. Valteram neiedot MVP būtu, protams, noziegums pret cilvēci. Skatītāji un fani visi to gaidīja, ja? Tas ir skaidrs. Bet ģērbtuvē es arī paslavēju Niku, kurš, manuprāt, rādīja piemēru, kā vajadzēja visiem spēlēt šodien. Labi, treneri, paldies par spēli. Paldies par 7. uzvaru sezonā no 7, un tad jau mēs tiekamies. Kaut ko vēl vēlējies? Tad piebilst? Nē, viss kārtībā. Laikam tagad sanāks ilgās. Oktobrī mums tikai šī bija vēl pēdējā mājas spēle. Tagad būs izbraukumi. Kādu laiku neredzēsimies. Mājās jums pašreiz, kā jau esam sapratuši, iet daudz grūtāk izbraukumu. Nakarkal, kā Grievis saka. Jā, piesauc, jā. Jā, piesauc. Kā iet, tā iet, bet uzvaru esam izcīnījuši. Punktiņu pakāsām, tagad interesanti, protams, Līdz ar to, laikam, man šķiet, ka arī pirmo vietu tabulā zaudējāt. Tas tur, protams... Plus mīnusiem, jā, protams. Tagad ir. Jā, droši vien varētu būt, ka Rubenei labāks plus mīnus. Tā sagrāva pirmajā spēlē pret Bausku, viņiem tur iedeva labu foru. Bet jūs drīz tiekties savā starpā, tā kā tur noskaidrosiet, kurš tad ir tabulā. Nākošā spēle, manuprāt, arī ir ar Rubenu. Tā kā bija labs tāds... labs
modinātājs šī spēle, gatavojoties Rubenai. Jā, labi, treneri. Paldies visiem. Tiekamies nākamajās reizēs. Čau.